Par alkoholu jau bija, par drošības jostām arī, par nogurumu bija, par velospēdiem arī, par močiem pat bija 2 reizes. Jā, par mopēdiem vēl nav bijis. Vai jūs zināt, kas ir mopēds? Elementāri. Tas ir tāds daikts ar mazākā 50 kubicentimetru motoru un maksimālo ātrumu 45 km/h. Ja tas daikts brauc ātrāk, tas nav mopēds. Mopēdus pārsvarā izvēlās jaunatne, un jau no 14 gadiem šīs mopēdu tiesības var iegūt un vērst uzmanību uz to, ka, lai jaunatne nav pārgalvīga un tomēr domā, kādas sekas var izraisīt dažādas pārgalvības, neuzmanības. Līdz ar mopēdu skaitu dubultošanos pēdējos 5 gados palielinājies nevien pārkāpumu, bet arī ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīt mopēdu vadītāji. Pārgalvība, bravūra, neuzmanība un savu spēju pārvērtēšana – tie ir tikai daži iemesli, kas pagājušā gadā bijuši par pamatu 131 mopēdu ceļu satiksmes negadījumam, kuros cietuši 150, bet bojā gājuši 3 mopēdisti. Ja jau aug mopēdu skaits, viņš aug daudz straujāk nekā motociklu skaits, kas arī ir diezgan īpatnēji, tad aug arī, protams, negadījumu skaits, un pagājušā gadā ir 50 cilvēki diezgan smagi cietuši, ir arī bojā gājušie, tā kā kaut kas ir jādara, un ir plānotas pirmkārt 3 lietas, ko arī Eiropas direktīva strikti jau teikt paredz, kad, lai iegūtu mopēdu tiesības, ir jākārto braukšanas eksāmenis, gan pagaidām no laukumā tikai, tas būs no nākošā gada 1. janvāra, obligāti. Mēs zinām, ka viņi tie jaunieši nemāk braukt. Vēl. Otra lieta ir, ka ir domāts palielināt vecumu cenzu. Eiropā ir tikai 4 valstis, kur var braukt no 14 gadu vecuma, tā ir Latvija, Igaunija, Francija, Itālija. Turklāt tiek plānots palielināt arī soda sankcijas par mopēdistu veiktajiem pārkāpumiem, īpaši uzmanību pievēršot mopēdu pārbūvei un braukšanas ātrumu pārsniegšanai. Praktiski dabas jautājums, ko policists uz ceļa var izdarīt, lai identificētu mopēdu un atšķirtu viņu no skūteriem un lielākiem motocikliem? Pirmkārt, jau tas ir reģistrācijas dokuments. Tie ir jābūt reģistrācijas dokumenti, un tā praksa uz ceļiem parāda, ka ir tāda kategorija mopēdisti, kuriem faktiski šāda dokumenta vispār nav. Tas nozīmē, ka viņi pārvietojas ceļa satiksmē nereģistrēti. Faktiski, tā runā uz ceļa, tas ir pirmais un galvenais, kā mēs varam pārliecināties, vai šis mopēds tiešām ir mopēds. Tas tā ir varētu, bet tomēr būs kampaņa, un puikām vajag vienkārši un skaidru ziņojumu, kas ar viņiem notiks, ja viņi brauks ar kaut ko lielāku par mopēdu. Puikām skaidrs ziņojums ir tāds, ka policija, protams, visus mopēdistus, cik no ties iespēja robežās pārbaudīs, un skaidrs, ka puikām, lai viņi varētu vispār braukt, ir jābūt attiecīgas kategorijas vadīšanas tiesībām, mopēdam ir jābūt reģistrētam, un tad nekādas problēmas ar policiju nebūs. Ja tas tā nebūs, tad, protams, sāksies problēmas gan pašam zēnam, gan ar policiju, gan arī vecākiem un tā tālāk, un kuram vajag nepatikšanas. Šobrīd Latvijā reģistrēt vairāk kā 23 000 mopēdu, kas ir par 25% vairāk nekā motociklu, liecina CSDD apkopotā informācija. Vienlaikus mopēdu vadītājiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē pagājušā gadā sastādīts 2 reizes vairāk protokolu nekā motociklu vadītājiem. Gandrīz puse, jeb 47% no visiem avārijās cietušajiem pagājušajā gadā ir gados jauni mopēdisti vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Mums ir jādara viss, lai pasargātu šos jauniešus no šīm briesmām. Līdz ar to mums ir jādomā tiešām arī par apmācību, ir jādomā par kaut kādu stingrāku kvalifikācijas pārbaudu, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē. Risku un savu patieso spēju neapzināšanās bieži vien rezultējas negadījumos ar smagām un pat traģiskām sekām. Latvijā mopēdistam risks iet bojā ceļu satiksmes negadījumos ir 24 reizes lielāks nekā autovadītājiem. Eiropā vidē šis skaitlis ir 1,5 reizes mazāks – 18. Kampaņa vērsīsies pie bērniem vai pie vecākiem šajā sakarā? Es gribu teikt pie abiem diviem, jo vecāki arī nesaprot to bīstamību bieži vien, un arī mēs redzam šos šausminošos skats. Man arī pats, kad puika ieraudzīja šo te plakātu, viņš saka, nerāda mammai, tad vispār viņa jau tā ir nepērk. Tas bija apmēram tā, bet tie bērni, kad viņiem 14 gadu vecam, tomēr viņi vēl nav spējīgi paši izdomāt, ko viņi var, ko nevar, ja? Un tāpēc arī šo vecumu cenzu varbūt vajag palielināt. Es gan neticu, ka kāds tiek pie mopēda bez vecāku ziņas, tāpēc aicināt tieši vecākus padomāt, vai ar izvēli viss ir kārtībā.